Visi Liepājas pilsētas notekūdeņi pa lielo spiedu var nonākt Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas atrodas aptuveni 7 km no pilsētas Baltijas jūras krastā un aizņem 18 hektāru platību. Attīrīšanas iekārtas savu darbu uzsāka 1972. gadā, nodrošinot tikai mehānisko attīrīšanu, bet 1980. gadā tās tika papildināts ar bioloģisko attīrīšanu, izmantojot aktīvo dūņu metodi. Lielas pārmaiņas attīrīšanas iekārtas piedzīvoja 1998. gadā, kad to jaudu palielināja līdz 55,000 kubikmetru un veica arī tehnoloģiskus uzlabojumus. Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija notika ar Eiropas Savienības struktūra fonda finansiālu atbalstu un šobrīd tās darbojās lieliski. Pēc 98. gada mēs droši varam teikt, ka mēs izpildām visus tas, kas tiek prasīts, un ne tikai ministra kabineta noteikumiem, bet mēs pat Helkom rekomendācijām, kas ir par dažiem rādītājiem stingrāks nekā tas, ko mums prasa mūsu Latvijas likumdošana. Netīro notekūdeņu attīrīšana notiek divos etapos. Pirmais ir mehāniskā attīrīšana, kad notekūdeni attīra no smalkiem gružiem un pēc tam no smiltīm, kā arī naftas produktiem un eļļām, ja tādas ir. Tad vēlāk notiek bioloģiskā notekūdeņa attīrīšana, kur izmanto aļģes. Attīrīšanas procesā 24 stundas diennaktī tiek ņemti notekūdeņu paraugi, kas tiek pārbaudīti. Kādas vielas tad tiek attīrītas? Es domāju, ka tās svarīgākās varētu būt tīri biogēni, fosfors un slāpeklis, tāpēc, ka tas ietekmē jūras kvalitāti. Mēs esam tie, kas patiešo jūrā nonāk mūsu notekūdens, un arī šajos rādītājos mums ir labi rezultāti. Tāpat svarīgi attīrīt notekūdeņus no fosforu, kura koncentrācija ir mainīga. Diemžēl, attīrot notekūdeņus, laiku pa laikam nākas saskarties ar vien jaunām ķīmiskām vielām. Vispār rādītāji ieplūdē, kas nāk no pilsētas, tur ir gan teiksim, saimnieciskie, kas nāk tīri no dzīvokļiem, no toaletēm, vannu sistēmām, bet, protams, nāk arī rūpnieciskie notekūdeņi. Un kas tur nāk, tas nav tik viegli nosakāms. Protams, rūpniecības uzņēmumiem ir savu līgumu ar Liepājas ūdeni. Līdz kādai līmenim viņiem ir jātīra, un tad viņi notekūdeņus laiž mūsu sistēmā iekšā. Bet, es domāju, ka daudz jaunas vielas parādās arī dažādos tīrīšanas, mazgāšanas līdzekļos. Un jums ar to jātiek galā? Protams, ka jātiek galā. Mēs taču visi gribam jūrā labi peldēties. Tepat Liepājas universitātē ir iespēja apgūt studiju programmu vides pārvaldībā un mācoties par notekūdeņu attīrīšanu, studenti ir bieži viesi Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, lai iepazītos, kā teorija saskan ar praksi. Šoreiz viesojās maģistratūras studenti, kas turpinot vides pārvaldību apgūst programmu ekotehnoloģijas. Tieši šo te priekšmetu par notekūdeņu attīrīšanu, par kanalizācijas sistēmām mēs esam studiju procesā teorētiski apguvuši, un tad mēs šodien braucām skatīties, kā tas notiek praktiski dzīvē, kā šīs tehnoloģijas tiek izmantotas, kas notiek ar dūņām, kas notiek ar notekūdeņiem, kur viņi tālāk noplūst un kādi viņi izskatās. Tā kā tas ir viss ļoti noderīgi, lai to teorētisko informāciju salikt kopā ar to, kā tas notiek praktiski. Kādi ir tie iespējas, kas šodien ir gūti, gan par parametriem, kas tiek izpildīti šeit uz vietas? Prieks redzēt, ka Liepājas notekūdeņi jūrā tiek ievadīti attīrīti, ka nav uztraukumiem pamata, ka viss ir izdarīts tā, kā tas ir prasīts likumdošanā un tā, kā tam ir jābūt. Tā kā man ir prieks par to, ko es šeit redzēju. Mēs vēlējāmies praksē redzēt to, ko mēs esam skolas solā dzirdējuši vairāk kārtīgi jau par attīrīšanas iekārtām. Jā. Un kādi ir tie iespaidi, kā tas redzētais saskan ar skolas solā mācīto? Tas ļoti labi papildina jau gūtās zināšanas iepriekš. Principā neatšķīrās nekas. Iespējas ir gūts visai pozitīvs par visu procesu kopumā, par gan rezultātiem, gan arī attīrīšanu. Bija interesanti. Liepājas universitātes ekotehnoloģiju maģistratūras studentiem ir daudz jautājumu, kur prasa tieši un konkrētas atbildes. Notekūdeņu attīrīšana nav vienkārši process, bet ļoti nepieciešams un svarīgs.